Glebs Mihaļcovs no distances šeit nesit neviens, bet ir Saidi ar bumbu sitiens un atvēra Sorokins, vēl viens sitiens un varēs Sorokins divreiz klāt! Bija Mulāna vietā, bet tagad jāsatās RFS uzbrukums. Ikaunieks apspēlē pāris pretspēlētājs izdara sitienu. Šī apakšējā sešnieku nosītās komandas. Tā vienāds ar nešūt. Raščevskis sitiens! Kaspars sitienu un Kaspar atvērienu. Viktors Promiss gar vārtiem ar Kristofu Kājas iespēlē. Un šeit tad ir būs Sorokins, bet piegarā izdod puses. Sorokins 9. Ledos Ilons Razums pēc spēlē. Standarts mainiekiem iespēlē Sudovs un Sorokins. Šo bumbu noķer. Sorokins nākotnes līgā. Tas ir tas, ka 10 vārtiem līdz šim šai sezonai. Līgā, tā kā. Ķīgoras sitiens Sorokins tagad jau sāk kļūt par varu. Tagad viņš izglāba savu komandu izcilā stilā. Maničs, tagad vēl viens moments, šoreiz gan Sorokins nospēlēja, un Sorokins kļūt. Džejs. Tas kā sots labi. Tūmā sitiens. Tagad vairāk Reiķis jau drošina, bet kļūdas savā labu. Visam atkal ir kļūdas. Sulās sitiens un atsit Sorokins. Moments. Šeit labi. Siderom sitiens. Domāju, ka var tās iestrādes, kas ir visas sezonas ar garu attīstītas. Šīs iestrādes pilntiesīgi var turpināt izlikt. Tāpēc komanda arī šajā gadā pret Mārupi nospēlēja astotdaļfinālu pret nākotnes līgas vidusmēra komandu. Un vienu reizi Metei ir izdevies arī aizcīnīties līdz pusfinālam. Tā kā pat šodien Meta uzvarēs, tā nebūs. Samazinājis vārds starpību Grobiņas un Nautas spēlē. Tur 1-2 iedzinējos ir Grobiņi, bet Viņai vajag viens vārds kungs. Jā, viss var izšķirties vēl. Līdz ar to, ja gūst vēl vienus vārdus Grobiņu un noslēdz spēli neizšķirt, tad Viņa bilance līdz šim, un tagad ir 10. sezona. Gan virslīgā, gan kausā, attiecīgi šajā formātā. Tas klubu pārējais ģenerāls sponsors. Šis mačs. Labi iespēja. Sitiens un kā Lāģis Sorokins aizmugurēs arī nav. un arī pirmo reizi šodien spēlē varējām sadzirdēt Tukuma atbalstītājus un saukļus. Spēļa. Bet kopumā.
uztaisīt tādu pusātro vai ātro uzbrukumu. Pretinieks arī ir bijis uzbrukumā, nu tagad šādu variantu vairs nebūs, un vēl viens sitiens nedaudz pāri vārtiem. Piespēle, Domicos līdz bumbai netiek, bet tagad ir iespēja Nu, šis bija lielisks moments. šim mačam, bet tagad vēl viens standarts un diezgan ātri izspēlē. Noguļu meta Raščevskis vārtu priekšā un precīzi Ralvis Sorokins. Nu, manuprāt, arī ilgs, gan, protams, arī ātri sprinti. Viņš prot aizmukt no aizsargiem. Taču tieši sitiet no distances, man liekas, tā nav viņa maizīte. Paprasa ir gopu uzvarēs. Ir spēles aizvadījuši, tagad Sāns Klementē. Visām pusēm smetieši. Sitienam tā ir. Brīvi, lauši uzties RFS, tagad Mortāla Gaisa. Soda laukumā. Spēja jautāt. Bet tagad Kašeks turējā. Te individuāli spēlē. Tieši par kreisо malu dialogu jau var ir Smailē. Arī parāda viņš dialogu, sitiens ar galvu, bet Sorokins. Daudz neprecīzi nospēlēt Mektanēs. Viņi centrējums. Nāc, neviens komanda, bet tagad spēcīgs sitiens un bumbās priekšā sitiens sako, bet Sorokins. Tagad Jakitē atrod Dialo no šaurleņa sitiens sako Sorokins. Teicam darbu pret Vilni. Dialo. Labāk uz labās kājas Dialo var sist sitiens sako, bet bumba tomēr nav vārtos. Redzai mājās. Spēle, bet spēcīgo Liepāju šeit gan krīt. Soda laukuma ielēkums un sitiens galā no asa leņķa sanāk. Marks to darīs. Un aizmugurē. Kāčāk sakot, Valdlaučos un tagad Voters iet pēc otrā vārdu glumu šajā spēlē sev. Un mums trāp vārds stābu! Kā šeit vārtu nav? Voters pa vārdu. Savu lielo pēdu priekšā un nekas tur metē nesanāk. Voters piespēles vārtu priekšu, tur, nu tā, nedaudz atpakaļ tā kā RFS komandešu sanāk. Voters, vēl viens sitiens no distancēs, un tu kā tur. Te jau tagad tā, otrā pusē. Voters, sitiens no distances, un beidzot arī kaut kas jādara. Alvim Sorokins.